Man šodien mājās, tas īsti uz manu runu neatiecās, bet man šodien mājās sieva no rīta brokastu laikā saka, viņa saka, konkrēta maize ir, kuru Latvijā ražo, un viņa saka, zini, man viņa kaut kā vairāk īsti neprasās. Viņa saka, varbūt viņa garša mainījusies. Un tad viņa izdevēs sev vēl vienu tādu gudrību. Viņa saka, varbūt tas ir tāpēc, ka mēs tagad esam ēduši to tur maizi. Un ar to tur maizi viņa domā vienu citu maizi. Ja baumas ir pareizi, tad to citu maizi cep maiznieks, kurš kādreiz ir strādājis tajā vietā, par kuru maizi vairāk garša nav tāda, kā gribētos, ja? Kāpēc izvairos teikt, kur, nu, lai es jums te nereklamētu, zin kā, par ko es runāju, kam vajag var personīgi izstāstīt, par ko es runāju. Un man ir tāda sajūta, ja, ka vecā maize īsti negaršo vairāk. Viņa negaršo vairāk. Un, kad man gribās ēst, es ēdu mājās, nu, to maizi, kas ir, jā. Es kādreiz, kad studēju Amerikā, es vienmēr sūkstījos par viņu vatis maizi, es nezinu, ko tur liek klāt, viņi tādi pufīgi, vai amerikāņiem zobu nav, es nezinu, kāpēc, bet, nu, viņi tik mīksti, tik pufīgi, jā, viņi vienkārši nekādi, jā. Es viņu bieži vien tikai tosterī varēju dabūt iekšā normālā veidā. Un Latvijā mums arī atnākusi, jūs varat dabūt visu kaut ko. Bet tad, kad es gribēju, es ēdu visu, protams, es ēdu visu, un es zinu, ka man jāēd un tā tālāk, un vispārējais. Un es jau arī Bībeles skolas studentiem atzinos, tā kā, ja studenti Bībeles skolā zina, tajā droši vien jūs drīz zināsiet, man sieva ir devusi vārdu, cienījumu vārdu. Tiem, kas nezin, varēsiet zināt. Man kādreiz bija iesauka Peksis, ja, man viens otrs no veciem draugiem vēl projām sauc man nevis par mācītāju, bet Peksis mācītāju, zin kā. Un tie, kas nesauc par Peksis mācītāju, tie sauc mani vienkārši par agri. Bet sieva man iedevusi vārdu, un viņa mani sauc no vienas multenes. Esat skatījušies Kung Fu Panda. Es studentiem prasīju, es teicu, klausties, kā jums liekas, kā man sieva sauc. Un viss tur nosauc pēc kārtas, nenosauc tikai to, kādā vārdā mani sauc, ja. Sieva man sauc par Po. Gribu zināt, kāpēc par Po? Viņa saka, tāpēc, ka tev tā kā Po vienmēr klimpa aiz vaiga. Viņa saka, tu ēdi visu laiku mājā, visu laiku ēdi, ja. Bet, ja tev jāiet garām leduskapim, tu visu laiku ēdi. Bet, ja jūs esat pamanījuši, tad arī jums droši vien garša mainās. Pareizi? Nu, ir kaut kas, kādreiz ēdi, un tagad īsti vairs gribās kaut ko citu. Es pamanīšu, ne? Ja? Es sevi pieķeru, ka es zaudēju savu iemaņu sasā ēdienēšanā, ko man savā laikā meksikāns, mans kaimiņš samācīja. Un es ēdu, un es jūtu, domāju, kaut kā esmu atradis, jāatdzīvina tās spējas. Ko es cenšos jums izstāstīt? Ar to, kas notiek, ko Dievs dod dievkalpojumos, ir tāpat kā ar to maizi, ēst jau var, bet gribās, ja tu esi ēdis kaut ko labāku, gribās to garšīgāko. Nezinu, kā jums, es par sevi runāju, man gribās to garšīgāko, ja? Un es kāpēc to stāstu? Tāpēc es varēju to paturēt savā galvā, savā sirdī, to, ko es domāju. Bet es teikšu tā kā viens cilvēks man izteicās, nu mēs to tā palaižam gaisā. Es negribu to palaist gaisā, es to gribu izteikt, es gribu, lai tas skan. Es gribu, lai es neesmu to noracis kaut kur, ja, un es neēdīšu veco maizi. Ja kādam no jums šeit Jelgavas draudzē diktu vajag veco maizi, atrodiet citu draudzi. Atrodiet citu draudzi. Vienkārši meklējiet citu draudzi. Jo es atsakos ēst veco maizi, es viņu neēdīšu. Ja Dievs man ir devis iespēju uzēst labu, es gribu labo. Un zinu, ko vēl es esmu sapratis? Ka tā, ka viņš man iedod labo ēst, viņam ir vēl labāks, ko man iedot vēl. Viņam ir labāks, ko iedot vēl. Un ja jūs lasīsiet par templi, tur rakstīts, ka maize lika ikdienas priekšā svaigu. Maize ikdienas priekšā bija svaiga. Un ja jums kādam gribās veco maizi, nu, lai ir tā, kā bija miera laikos,
meklējiet citu draudzi. Droši, mierīgi. Mēs svētīsim jūs, nezinu, varam saziedot, ja tālāk jābrauc, kad 5 soļi, nezinu. Bet meklējiet citu vietu. Es nepalikšu pie vecās maizes. Es godvārds neēdīšu veco maizi. Un kas attiecās par to, ka es svētdienās braucu uz Rīgu uz dievkalpojumiem, nelielojiet cerības, tik ātri jūs no manas vaļā netiksiet. Vispirms es šeit varbūt ātrāk nekā tu gribētu, bet droši vien netik ātri. Bet veco maizi es neēdīšu. Es godvārds neēdīšu veco maizi. Es Dievu priekšā un jūsu priekšā. Es darīšu, ko vien mans prāts saprot, kā man tas ir jādara. Lai es varētu ēst labu maizi. Lai es varētu ēst labu maizi. Un tie, kas zina mana sieva, kur šodien nav šeit, viņi zina, ka es esmu viens no cilvēkiem, kuram arī laicīgajā dzīvē man maizi vajag. Man laika pa laikam gribās maizi. Es nezinu, ka jums man gribās maizi. Es varu normālu maizi vienkārši tāpat ēst. Man patīk, man garšo vienkārši maizi patīk. Un Dievs nav paredzējis, ka mēs ēdam vecu maizi. Dievs nav gribējis, lai mēs paliekam pie vecās maizes. Un tāpēc, mīļie cilvēki, nezinu, kas kuram ir jādara. Es nezinu, kas kuram ir jāmaina vai kā kuram ir jāmainās. Man par to nav jānes atbildība. Man ir jābūt atbildīgam par to, ko es daru, ko es nedaru. Un es esmu izlēmis, ka es gribu ēst to, ko es esmu ēdis. Un ja es ēdīšu to, ko es esmu ēdis, ko Dievs man ir devis baudīt no jaunās maizes, tad es domāju, ka Dievam ir vēl svaigāka maize, ko vēl var dabūt. Amen, 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 amen. Un tam badam kaut kad ir arī jābeidzās. Tam badam kaut kad arī ir jābeidzās. Amen. Tāpēc es ceru, ka Dievs dos, Dievs noteikti dos, ka mēs nekādā veidā neatgriezīsimies pie normāliem dievkalpojumiem, bet būsim normālos Dievu svētītos dievkalpojumos, tā kā tas ir paredzēts. Amen. Tā kā tas ir paredzēts, kur Dievs var parādīt savu godību pilnā mērā. Amen. Par ko es šodien gribu runāt? Par to, uz ko likt savu cerību. Par to, uz ko likt savu cerību. Patīk, tad tas nepatīk, mēs dzīvojam sarežģītos laikos. Amen. Mēs dzīvojam sarežģītos laikos. Ir situācijas sarežģītas. Visādas dīvainas konflikts situācijas un pasaule mainās un mainās pat valstis, kuras mēs nedomājam, ka mainīsies, ja, un es savā laikā, kad mācījos Maskavā Bībeles skolā, Krievu brāļu māsas, tad, kad pie varas bija vecais Jeļcina onkols, tad tur visi vārti bija vaļā, varēja darīt, ko gribēja, tur īrēja kultūras nams un pulcējās, un tur viss gāja uz urā 90. gadi. Un tad bija cilvēki, kur teica, ka Dievs ir runājis, ka ir atklāsmes, ka ir pravietojumi, ka viņiem brīvības laiks būs īs, un mums tepat Jelgavā ir mācītājs, bija aizbraucis uz Krieviju, viņš tā jau, kā jau mēs jau pieraduši pa brīvo turistu vīzu aizbrauc, pie viņa pienāk krimināla policijas džeks un saka, ja tu te sludinās, es tev anulēšu vīzu. Viss, juridiski viņš to var darīt, jā. Viņš tur gan mēģināja runāt un runāja, bet tas arī bija viss. Es noklausījos, domāju, laikam tāpēc, ka brauc ar turistu vīzu, droši vien vajadzēja braukt ar reliģisko vīzu, jo teorētiski var piesieties. Jūs nerīkoties atbilstoši savai vīzai. Necik sen bija aizbraucis vēl kāds mācītājs no Latvijas ar reliģisko vīzu. Un viņam vienkārši pateica, tev to vajag. Es neatceros, cik viņi tur ilgi tirināja lidostā. Un faktiski viņam pateica, tev to vajag. Tā maigi izsakoties piedraudēja. Teica, sēdi klusu. Un tad, kad mums to Maskavā tur runāja, es domāju, es nezinu, kā vienmēr, jo tie šausmu stāsti tūlīt viss beigsies. Un patiesībā apmēram arī ir beidzies. Jūs nevarat iespērties iekšā, kā svēts latvietis ar lielu evaņģēliju, stāvēt uz ielas stūra un stāstīt, ka jāatgriežās pie Dieva. Jūs labākā gadījumā atsūtīs uz mājām, vai jūs sēdēsiet. Un sēdēsiet pa pilnu rubli, ja? Un es gan nezinu, ko šobrīd tur domā visi tie vietējās tās varas slavētāji, bet Dievs viņus saulaicīgi brīdināja. Ka viņiem tā brīvība nevilksies mūžīgi.
ka viņi nevarēs mūžīgi tā darīt, kā viņi dara. Un mēs dzīvojam sarežģītos laikos. Mēs pat tiešām dzīvojam sarežģītos laikos, jo situācijas mainās, apstākļi mainās, amen, situācijas mainās, apstākļi mainās, ja. Mēs dzīvojam pasaulē, kur viena daļa cilvēku regulāri izklaidējās tajā pašā Francijā, Parīzē, ja. Viņi vairs nevar saukt par mīlestības pilsētu, viņi ir mašīnu dedzināšanas pilsēta, regulārs projekts, kaut ko dedzinām, amen, ja. Mums māca, ka mums jādzīvo savādāk, tie, kuri mums māca, ka mums jādzīvo savādāk, paši nespēja savu valsts savākt vairāk kopā, kā viņiem jāsavāc. Viss mainās, viss plūst, viss paliek sarežģīts patiesībā, bet tad, kad es skatos uz draudzi vienmēr ir pastāvējis sarežģītos laikos. Vienmēr ir pastāvējis sarežģītos laikos. Starptautiskajā Dieva draudzē, kurā mēs esam daļa, viena no lielākajām baznīcām, draudzēm, viņiem ir tieši Indonēzijā. Indonēzija ir viena no lielākajām islama ticīgo valstīm, kur vienā valstī visvairāk skaidrs dzīvo islama ticīgo. Šai valstī ir viena no straujāk augošajām kristīgajām baznīcām vispār. Par spīti situācijai, par spīti apstākļiem, Indonēzijā regulāri dedzina baznīcas, dedzina mācītājiem mašīnas, mājas, ienāk iekšā, pašaudās baznīcā. Regulārs process, tikai tāpēc vien, ka viņi tic Kristum. Bet tieši šādās vietās par spīti visam draudz aug, mēs dzīvojam sarežģītos laikos. Amen. Un es jums atradu pavisam vienkārši raksturvietu, ko es gribu izstāstīt. Un 33. psalms. Psalmi ir unikāli ar to, ka psalms jau pats par sevi ir kā sprediķis. Viņš jau runā, viņš jau sludina, viņš jau izstāsta, pasaka, kas ir. Un tāpēc es tikai piebremzēšu, salikšu pa daļām to, ko psalmā var redzēt, kas šeit ir rakstīts. Es visu psalmu nelasīšu, es lasīšu no 16. panta, līdz galam, līdz 22. pantam, un tad piebremzēšu pie dažiem pantiem. Jo, ja mēs dzīvojam sarežģītos laikos, es gribu atgādināt, uz ko ir jāpaļaujās un uz ko ir jāuzticās. Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglāb varoni. Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem, arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Redzi tā kunga acs vēro tos, kas viņu bīstas un cer uz viņu žēlastību, lai viņš to dvēseles izglābt no nāves un uzturētu viņu dzīves bada laikā. Mūsu dvēseli gaida uz to kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņu svēto vārdu. Tavas žēlastība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Amen. Pirmā daļa, uz kuras gribu vienkārši norādīt, parādīt, 16. un 17. pāns runā, es viņus tā arī nosaucu, cilvēcīgie resursi. Cilvēcīgie resursi. Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglāb varoni. Amen. Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem, arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Un runa ir par cilvēcīgiem resursiem. Skatieties, mēs dzīvojam sabiedrībā, kur viss ir skaidrs. Ja jūs sev kaut ko salaužat, kas jādara? Nofiksē roku, lai nekratās un dodās uz slimnīcu, pie ārsta, lai uzliek ģipsi. Pareizi. Cilvēcīgie resursi. Mēs esam pieraduši, ka ir cilvēcīgais resurs, kas palīdzēs atrisināt manas vajadzības. Ja jūs braucat pa ceļu, jums mašīnai kaut kas notiek, jūs zinat, kur zvanīt. Vai jums ir radi, kas jūs vilks, vai jūs meklējat kantoru, kurš pa naudu to izdarīs. Amen? Cilvēcīgie resursi ir pieejami. Pareizi. Cilvēcīgie resursi ir pieejami. To var atrisināt, to var dabūt. Kad bērns ir izsalcis un nav ko ēt, viņš atbrauc pie vecākiem uzēst. Cilvēcīgie resursi. Tiem, kam ir bērni, zin, par ko es runāju. Pareizi, ja? Cilvēcīgie resursi, ja? Ja viņš dzīvo pie vecākiem, tad, kad viņš ir izsalcis, viņš ienāk virtuvē un saka, mamma, mums ir kaut kas, ko ēst. Amen? No pašas mazotnes tu saproti, ka tev apkārt ir resurss, kas tev var palīdzēt tad, kad tev ir nepieciešams. Amen? Tu mācies dzīvodam šajā dzīvē, ka tev apkārt ir cilvēki, un viņi var palīdzēt. Amen? Par tiem pašiem cilvēcīgiem resursiem un karapulkiem. Ja jums tagad slidinā laikā mašīna ieslīd grāvī, kā tur smējās un teica, jo lielāks džips, jo tālāk jāiet pēc traktora, ja? Tā ir, ja? Jo lielāks džips, jo tālāk pēc traktora jāiet. Cilvēcīgie resursi, jums mašīna ieslīd grāvī, pie jums atbrauc jūsu radinieks ar mazu bambālīti, šujmašīnas motors, tur 1,1 ekobūsts. Nekas nenotiek, jums jāmeklē tas ļaunais pasaules piegānītājs ar kaut ko lielu un smagu, kas nebuksē un var izvilkt jūs ārā. Tā ir, vai ne? Tā ir, pareizi, ja? Tā ir jūs cilvēcīgie resursi. Viņi ir pieejami un viņus var dabūt. Amen? Un līdz ar to tu iemācies
ka tad, kad tev nāk vajadzības, tu skaties apkārt un tu skaties uz cilvēkiem. Amen? Tu meklē, kurš tev varētu palīdzēt, kur ir risinājums tavai problēmai. Un tas ir dabīgi. Tu esi pieradis pie tā, un dziesminieks to arī atzīst. Viņš saka, klausies, kad tev ir vajadzība, tu zini, kur meklēt. Amen? Kad Latvijā tuvojās vēlēšanas, ja, tad uzreiz mēs smējāmies. Es vakar braucu pa vienu ielu Jelgavā. Un es jau biju piemirsis, ka ikreiz pirms pašvaldības vēlēšanām sāk runāt par tās ielas asfaltēšanu. Es biju aizmirsis. Es domāju, wow, beidzot asfaltēs ielu, un tad pārējais vēlēšanas šogad. Es domāju, protams. Tā iela vēl joprojām nav nosveltēta. Joprojām nav nosveltēta, ja? Bet es domāju, kas tā notika? Pieminēja, ka plāno, un galvenais, ka nesolīja asfaltēt, mēs ieliksim plānā, ka vajadzētu plānot asfaltēt. Apmēram tādā tekstā, ja? Nu, varbūt es tur bišķi kaut ko pārspēlēju. Tas nozīmē, ka varbūt pēc 4 gadiem es atkal braukšu pa to ielu, un domāšu, vēlēšanas tuvojas. Būs jauns solījums, ja? Un mēs pieraduši. Ticam, ka tā arī būs. Jo mēs esam pieraduši, ka cilvēcīgais resurs kaut ko atrisinās. Cilvēcīgais resurs bieži vien ne tikai atrisina, bet arī pieviļ. Amen? Amen? Un cilvēkiem vajadzētu atcerēties, ka cilvēcīgais resurs ne tikai atrisina, bet arī pieviļ. Amen? Kad pie mums ierodās karaspēks no ārzemēm, viņi ved pa kurām ielām? Pa tādām, lai visi redz, ka mums viņš ir. Pareizi. To sauc par spēka demonstrāciju. Tā, lai var redzēt, ja? Tā, lai var redzēt. Ja es aizrāvos par armiju, varbūt, ka mums tagad ir labāk, bet vienreiz viņi te izdemonstrēja savus šitos te šaujamos pilsētas stāvlaukumā. Stāvlaukums, Ļeņins tur stāvēja kādreiz, centrālais laukums. Un sēž viņš pie tā, 4 stobru ložmetēja. Es skatos uz 4 stobru ložmetēju. Kāpēc es skatos 4 stobru ložmetēju, zenītu ložmetēju? Tāpēc, ka es, kad dienēju armijā, tikko kā bija 23. februāri, zin kā, dienēju armijā, es dienēju PBO Suhaputnih vojsk, pretgaisa aizsardzībā. Un es 2 gadi, un es biju tādā karaspēka daļā, kur es maz zemi raku, bet es daudz trenējos šaut pa tā laika mūsu ienaidnieku, potenciālo padomju savienības ienaidnieku NATO lidmašīnām. Un tā nav bērnu rotaļlieta, kas tur gaisā lido. To nevar vienkārši ar kaķeni bladāts noblies lejā. Un es tiem džekiem saku, es saku, veči ar šito te kaut kā pa mūsdienu. Nē, var! Var, saprot! Iespējams, ka var. Bet manī pārliecība tas neradīja. Zinot sistēmas, kādas viņi izmanto, pirms tie zēni būs sākuši kaut ko vicināt, iespējams, ka nebūs vairs vispār ar ko vicināt. Un mēs sēžam, mēs sakam, wow, ir resurss, kas par mums parūpēsies. Bībele māca, ka ir citas lietas, uz ko vajag paļauties. Amen? Laiki nāk, laiki iet, tehnika mainās, tehnika iet, un tad, kad tev vajag palīdzību no cilvēkiem, tu vari dabūt un cilvēki tev palīdzēs. Bet dziesminieks šajā dziesmā saka, viņš saka, ir Dievs kā risinājums. Ir Dievs kā risinājums. Skaties 18 un 19 pantu. 18 un 19 pantu. Redzi tā kunga acs vēro, kas viņu bīstas un cer uz viņu žēlastību, lai viņš to dvēseles izglābt no nāves un uzturēt viņu dzīves badu laikā. Burtiski, piemēra pēc. Jūs Latvijā dzīvojat? Nav neviens iebraucējs. Dzīvojat Latvijā? Mums Latvija esot viszaļākā valsts pasaulē. Nezinājāt? Esot viszaļākā valsts pasaulē. Mums tagad, ja jūs, piemēram, braucat mums ir tie cilvēki, kas raud visu laiku, mums meži ir beigušies, bet ja jūs braucat, piemēram, pa kādreizējiem kolhoziem, tad tur, kur bija kādreiz lauki, bieži vien jau meži aug. Maziņi jauni, bet jau aug. Mežiem, kad garām braucat, esat redzējuši tur tāds uz tādas kājiņas, tāds stabs? Esat redzējuši? Staba galā mājiņa? Neesat redzējuši? Ne, es nerunāju par mednieku stabiem, es runāju par tiem garajiem stabiem. Un staba galā mājiņa? Jūs neesat bijuši ārā no Jelgavas? Izejiet ārā no pilsētas, tur ir mēži, tur dzīvnieki skrāja apkārt, un tad ir tādi augsti stabi, un tur ir mājiņa iekšā. Un tad, kad Latvijā paliek šausmīgi karsts, sen nav bijis, un ir ilgi karsts, tad viņi izsludina jums brīdinājums un saka, mežā ar sērkots viņiem neiet, ja?
tajos turnīšos, es nezinu, vai vēl sēž, bet tajos turnīšos kādreiz sēdēja cilvēki, un viņu uzdevums bija vienkārši vērot, vai kaut kur nekūp. Cik neko nevajadzētu darīt. Mūsdienās droši vien nav vērts likt, jo jūs uzliksiet jaunieti turnī vērot vai nekūp un iedosiet viņam Wi-Fi, nodegs visu apkārt, viņš turpinās ar īkšķi kaut ko rakstīt. Bet viņš vēro, amen? Viņam ir uzdevums saulaicīgi pamanīt. Un tad, kad es jums lasu šo pantu, rakstīts Dieva acis, ko dara? Vēro, amen? Dievs vēro. Bībelē, es zinu, ir rakstīts, piesauc man bērnu laikā, un es te uzklausīšu, amen? Bet Bībelē arī raksta, kā kunga acis ir nomodā. Esat lasījuši? Tā kunga acis ir nomodā. Tas nozīmē, ka nevis tad, kad ugunsgrēks tavā dzīvē sākās, Dievs pamanīs, bet viņš vēro, lai saulaicīgi iesaistītos pirms kaut kas ir aizgājis bojā. Amen? Tur tā arī rakstīts, viņa acis vēro, lai viņš varētu palīdzēt. Amen? Viņš ir nomodā, lai viņš varētu palīdzēt. Amen? Runājot par tām pašām lidmašīnām. Tu sēdi, tev ir liels lokators un tu pēlē. Skaties, kas lido, un tad, kad redzi, ka lido pārbauda savējais vai svešais, ja svešais bliez zemē. Viss ir vienkārši, ir kāds, kurš vēro. Visu, kas pa gaisu lidinās, kāds vēro. Tieši tāpat ar tavu dzīvi te ir rakstīts, ka Dievs vēro. Tas nozīmē, ka nekas, kas tavā dzīvē notiek, Dievam nav pārsteigums. Amen? Dievs vēro, un Dievs ir gatavs palīdzēt. Dievs vēro, un Dievs ir gatavs palīdzēt. Skaties 5. pantā, kā rakstīts. Zeme ir pilna viņa žēlastības. Amen? Zeme ir pilna viņa žēlastības. Dievs vēro, un Dievs ir gatavs palīdzēt. Dievs vēro, un Dievs ir gatavs palīdzēt. Bet es jums teicu, ka psalmi bieži vien ir kā gatavs sprediķis. Amen? Es no psalmiem ļoti reti sludinu, jo ir lietas, ko, zin kā, rodās aizspriedumi. Es jums esmu jau stāstījis to, atgādināšu vēlreiz, lai jūs zinātu, kāpēc man aizspriedumi. Jo Bībeles skolā man mācīja tā, ja mācītājs ir slings, viņš sludina no psalmiem. Tur viss ir priekšā sarakstīts. Un tāpēc es, piemēram, kad es ieraugu psalmus, es viņus vienmēr uzreiz, hops, man aizspriedumi pret psalmiem, bet tā nav taisnība. Viss Dieva vārds ir iedvesmots. Amen. Psalmos ir pravietojumi par Jēzu Kristu. Amen. Psalmos patiesībā sludina. Bet tas, ka psalmiem ir jau gatava struktūra kā sprediķis, tā ir taisnība. Tur var atrast, var ieraudzīt, viņš uzrunā, ja? Es lasot psalmus, te necik sen pārlasīju vienu psalmu, kuram es nebiju pievērsis uzmanību, kas ir mesiāniskais psalms par Jēzu Kristu runā. Un viņš runā arī par lietām, kas notiks un ko viņš izdarīs, ne tikai par Jēzu Kristu pirmo atnākšanu, bet arī par otro atnākšanu. Tas ir psalmos. Vesela atklāsme, vesels pravietojums. Un skaties, kas šeit ir rakstīts. Es teicu, viņš ir kā sprediķis. Viņš ir kā sprediķis. Un pasties, kad es saku, ka Dievs ir spēcīgs, jau zinot, psalma autors zinot, ka viņš runās par to, lai uzticās Dievam, viņš ir iedevis iemeslus, kāpēc Dievam uzticēties. Paskatieties 6. un 7. pantu. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis. Stipri, vai ne? Un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Amen? Amen? Es sapratu, ka jūs ārā no Jelgavas neesat bijuši. Ja gadījumā Jelgavā naktī neieslēdz apgaismojumu, uz debesīm esat skatījušies? Zvaigznes esat redzējuši? Ja? Es zinu, ka jebkurš sevi cienošs vīrietis ir savai sievai teicis nākamai, vai jo pēc tam, kad aprecās, jau vairs tādas vārdas nesaka, bet, līdz kāzām saka, mīļā, kuru no zvaigznēm gribi? Tu pastiep roku un esi gatavs viņai dot. Viņa pieklājīgi saka, viņa saka, vai šodien nē. Un tā tas paliek, ja? Realitātē mēs pat nevaram uz viņām aizlidot. Mēs nevaram pat tur nonākt. Uz tuvākajām planētām te uz mēnesi aizšāvās, tagad kaut ko domā par citām planētām, bet realitātē tas ir gandrīz neiespējams process vispār. Un tad, kad viņš saka, es viņiem teikšu, es domāju, dziesmīšu, es viņiem teikšu, lai viņi uzticās Dievam, lai viņi nepaļaujās uz karaspēku, lai viņi nepaļaujās uz savu spēku, uz savu izglītību, uz savām lietām, lai viņi paļaujās uz Dievu, un pirms viņš to saka, viņš saka, klausties, Dievs ir radījis visu, ko tu esi redzējis. Amen? Dievs ir radījis to, ko tu pat nevari līdz galam izskaidrot. Amen? Viņš sakrāja jūras ūdeņus kā kādā traukā. Viņš glabās traumas savās krātuvēs. Amen? Absolūti, kad dziesminieks saka, klausies, ir situācijas,
Tu esi pieradis pie tā, ka ir cilvēcīgais resurs, un cilvēcīgais resurs var palīdzēt. Amen? Tu esi pieradis pie tā, ka cilvēcīgais resurs var palīdzēt. Mums mājās ir pieraduši pie cilvēcīgā resursa. Es vakardien Rīgā dievkalpojums beidzās, es paveru vaļā savu telefonu, man telefonā stāv ziņa. Vai kāds nevarētu lūdzu ierasties pie Jelgavas dzelzceļa stacijas 8:29? Tas nozīmē, ka kāds no manējiem ir iebraucis no Rīgas Jelgavā. Jūs zināt, cik milzīgi tāls ir attālums no dzelzceļa stācijas līdz baznīcai. Ne katrs to spēja paveikt. Tas ir neiespējami. Pēc grūtas, garas darba nedēļas. Šo ceļu var mērot tikai drosmīgie un varenie. Amen? Pārējie meklē cilvēcīgo resursu. Viņi saka, varbūt kāds grib gar staciju nobraukt. Ja? Nē, es jau esmu vainīgs, es esmu pieradinājis, es reizēm nobraucu gar stāciju. Tur tāds smuks aplīts uztaisīts, var riņķot uz riņķi. Reizēm pusi sniega notīrīta, reizēm nav, bet riņķot var uz riņķi. Labs. Bet tomēr, ja jūs paprasīsiet tiem maniem bērniem, kuri man prasa, vai es varu nobraukt gar staciju, vai es varu visu, lielie jau pateiks, ka es nevaru visu. Varbūt Emīlija vēl domā, ka es varu visu. Lielie jau zina, ka es nevaru visu. Amen? Ir jāiemācās gan viņiem, gan man visu savu cerību vienmēr likt uz Dievu. Amen? Vienmēr likt uz Dievu. Mēs turpinām paļauties uz cilvēcīgām lietām, mazās lietās, kas mums ir vajadzīgas, un vienalga mēs ceram uz Dievu. Amen? Vienalga mēs paļaujamies uz Dievu. Un par Dieva spēku, kad es lasu šīs raksturvietas, dziesmnieks saka, viņš saka, tu vari uz viņu paļauties. Viņš ne tikai vēro, viņš ne tikai ir gatavs, viņš ir spējīgs palīdzēt. Amen? Viņš ir spējīgs palīdzēt. Un man šī raksturvieta patīk ar to, ka te ir rakstīts, ka viņš vēro, skaties, viņš vēro, kur man palika mana raksturvieta? Nē, tā vairs nav. Viņš vēro, lai viņš to dvēseles izglābt no nāves un uzturētu viņus dzīves bada laikā. Amen? Tas nozīmē, ka Dievs mērtiecīgi meklē iespēju un ir gatavs tev palīdzēt tavās situācijās. Amen? Es nezinu, kā jums ir gājis dzīvē, bet ir reizes, ka tu lūdz Dievu, un paiet laiks un atnāk atbildi. Jums ir gadījies tā? Vismaz vienreiz dzīvē. Lūdz Dievu un Dievs atbildē. Ir gadījies? Vai jums nekad nav gadījies tā? Jūs lūdzat Dievu, jūs saņemat atbildi, bet tad, kad jūs to atbildi saņemat, jūs, piemēram, šodien lūdzāt, rītdien saņēmāt atbildi, bet tad, kad jūs to atbildi saņemat, jūs saprotat, ka, lai to atbildi saņemtu rīt, viņa bija sākusi jau savu ceļu aizvakar, vai vēl ātrāk. Nav gadījies? Amen? Un es reizēm domāju, bet es vēl nebiju Dievu lūdzis. Bet Dievs savā viszināšanā, kurš vēro manu dzīvi, bija iedarbinājis atbildes mehānismu, ja es tā varu teikt, bija iedarbinājis atbildi, bija sakārtojis situāciju. Bībelē lieto gudru vārdu providence, Dieva tālredzīgās, saulaicīgās rūpes par tevi. Viņš bija sakārtojis situāciju. Zinot, ka tu atvērsi savu muti un tu atvēri mutu, saņēmi atbildi, bet tava atbildi jau bija iznākusi jau no viņas vārtiem jau saulaicīgi. Un sasniedz tevi tad, kad tev tas bija nepieciešams. Amen? Tāpēc Dieva acs vēro, uz viņu ir vērts paļauties. Amen? Viņš ir gatavs atbildēt. Turpat ir rakstīts, ka Dievs ir tas, kas groza ķēniņu un valdnieks un valstis maina. Amen? Viņš ir veidojis cilvēku sirds, viņš maina situācijas. Skaties, kas notiek tālāk. Skaties, kas notiek tālāk. Trešā daļa, ko es jau teicu no šīs runas, kur es jums vienkārši atstāstu, kas ir psalmā iekšē ierakstīts. Tā ir cilvēka izvēle. Tā ir cilvēka izvēle, jeb ticīga cilvēka izvēle. 20. un 22. pants. No 20. līdz 22. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņu svēto vārdu. Tev žēlastība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Absolūti. Un tad ir 1. Jāņa, 5. nodaļā, 4. un 5. pāns. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli. Mūsu ticība. Amen. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic,
ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Amen. Dziesminieks saka, viņš saka, mēs uzticamies Dievam. Amen. Man bija saruna ar manu tēvu. Ir lietas, ir vajadzības, kas ir vajadzīgas. Ir lietas, kas vajadzīgas. Un ir Dievs devis iespēju risināt šīs vajadzības attiecībā par šo draudzi, par šo draudzi sēku patiesībā. Un tēvs man sēž un prasa, Agri, pasaki man, no kurienes nāk līdzekļi? Es viņam smejos, es saku, ja es tev teikšu, ka es vienkārši nolēmu nesēdēt uz naudas kases un ieguldīt baznīcas jumtā, es saku, tev neticēsi. Viņš smējās, viņš saka, protams, neticēšu. Es saku, klausies, man teica, ka cilvēki grib mūs svētīt tā, ka neko neviens nezina. Es saku, tēvs piedod, tas nozīmē, es tev neteikšu. Viņš saka, labi. Viņš saka, kur tu viņu tādu atradi? Es saku, es viņu neatradu. Kā tad bija? Es saku, pats mani atradu. Tā ir taisnība. Gurās, tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Un tiem, kam tas interesē, mēs esam koku materiāls jau patiesībā pasūtījuši, kas mums ir jāmaina augšā, tur augšā, kur jumts jāmaina. Amen? Un tā ir taisnība. Kad jūs lūdzat Dievu, ja tu cerē uz to kungu, Dievam vienmēr ir veids, kā šīs tavas cerības piepildīt un dot tev atbildes. Amen? Un dot tev atbildes. Es zinu, ka ir cilvēki, kur uzticās Dievam, un viņi spēr konkrētus soļus, viņi meklē. Viņi meklē, kur viņi varētu atrast. Un Dievs arī pavēr ceļu, un viņi atrod. Amen? Bet es nevienreiz savā dzīvē esmu pārliecinājies, ka Dievs dod atbildes nemeklējot. Nevis tu atradi, bet atrada tevi. Amen? Nevis tu gāji un prasīji, klausies, jumts tāk, bet uzrodās un saka, kāpēc tas jumts tāds? Tāpēc, ka viņš tāk. Dievs ir ne tikai, es tā arī teikšu, gribošs palīdzēt. Ne tikai varošs palīdzēt, viņš arī ir palīdzošs Dievs. Amen? Dievs nav tikai Dievs, kurš tev sludina risinājumus un māca par risinājumiem. Dievs ir Dievs, kas dod risinājumus. Amen? Un šis psalms saka, ka viņš dod risinājumus faktiski jebkurā situācijā. Reizēm Dieva risinājums varbūt neatbilst manai iztēlē par to, kā tam jāatrisinās. Amen? Jo Dievam ir savi ceļi. Amen? Dievs zina to, ko es nezinu. Dievs redz to, ko es neredzu. Dievs saprot to, ko es nesaprotu. Bet ja es viņam uzticos, viņš ir apsolījis, ka es būšu paēdis bada laikā, ka es saņemšu palīdzību. Viņš ir gatavs jau, ja es salīdzinu atkal ar mežu, ka ugunsdzēsēji jau būs tur, kur dūmi pacelsies. Amen? Tas nebūs tā, vai piedod, es biju iegājis Wi-Fi-ā, man te atradās labas mājas lapiņas, ko apstīties, YouTube'iņu palūrēja, nodega mežs. Ar Dievu tā nenotiks. Amen? Ar Dievu tā nenotiks. Amen? Ar Dievu tā nenotiks. Un pat, ja mečs nodeg, tas nozīmē, ka nākošais mežs būs labāks, resnāk koku, labāk koksni. Amen? Lielāka daudzveidība. Jo Dievam nekas nav neiespējams, viņš ar savu muti teica, un tas, ko mēs pat nevaram aizsniegt, ir radies. Amen? Tas, ko mēs nevaram aizsniegt, ir radies. Viņš ir noteicis savus robežas jūrai, viņš ir noteicis savus robežas zvaigznēm, viņš ir salicis viņām visām orbītas, un katrs griņķo ap to, kam jāriņķo, un viss kustās. Amen? Un ir procesi, kurus es jums pat nevaru izskaidrot. Sūdiet man skolā vēlreiz mācīties, un es vienalga nevarēšu izskaidrot. Bet viena lieta es nevaru izskaidrot, kā tas ir. Bet es gribu, lai viņa man ir vienalga. Zini, par ko es runāju? Es runāju par ticību. Es tā arī neesmu sapratis, kā viņa strādā. Un godvārds, es jums nevaru, es zinu, ir cilvēki mācīja, viņi jums izstāst. Es jums izstāstīšu, kā strādā ticība. 16 punkti, 13 apakšpunkti, izdod 16 grāmatas, pats paliek bagāts, un viens tik un tā nezin, kā ticēt. Ticība ir personīga. Tava un mana absolūta uzticēšanās uz Dievu. Kā viņa strādā, es nezinu. Kā viņa mēra, es nezinu. Man ir reizēm bijušas situācijas. Es pieeju pie cilvēka, man liekas, man ticība ir lielāka par mani. Es jau esmu 6 metri garšā. Ticība man vispār, es domāju, 12 droši.
Kad jūs ticīgi, neviens neapstrīd. Es neesmu 6 metri garš. Knapi 7,5, bet viss kārtībā. Ticība man milzīga. Es jūtu, ka es tās būtu. Man bija sapnis, es gribēju izaugt 1,90 m. Gribat zināt, cik garš es izaugu? Garākais mērījums pirms iešanas armijā. Gribat zināt, cik garš? 1,89 m. Runā par vilšanos, ja? Runājot par vilšanos, es domāju, 1,90 m būtu normāli, 1,89 m. Tagad vēl es esmu droši vien sarāvies uz kādu 1,50 m. Bet es iztos liels, vienkārši ticībā iztos liels. Tā reāli es neesmu tik liels. Es patiešām nezinu. Man ir bijušas situācijas, ka es ticu. Es lūdzu Dievu, nekas nenotiek. Man ir bijušas situācijas, kur es domāju, nu, tad nekas nenotiks. Es lūdzu Dievu un notiek. Es nezinu, kā viņi mēra. Es neesmu iemācījies viņu nosvērt. Es nezinu. Bet es gribu, zinu vai nezinu, māku vai nemāku sarēķināt. Es gribu uzticēties Dievam. Āmen. Es gribu uzticēties Dievam. Jo par Dievu saka, ka viņam nekas nav neiespējams. Amen. Jo par Dievu saka, ka viņš jau vēro to, kas ar mani būs. Amen. Jo par Dievu saka, man mīļā raksturvieta, nemats nekrīt no galvas bez Dieva ziņas. Amen. Amen. Zinat, kas šorīt notika? Kad es kārtoju savu frizūru ar žiletu palīdzību, Dievs vēroja. Amen. Amen. Tu jau nezini, kā tas ir, un lai Dievs tev to, ka tu arī nezini. Lai tev aug tur tā ševeļura, tur gan tur. Bet Dievs vēroja, amen. Nu viņš vēroja, amen. Viņš zināja, kā man izdosies, amen. Bet ja viņš redz manus matus, tad viņš vēl vairāk redz manu dzīvi. Amen. Viņš vēl vairāk redz manu dzīvi. Laika ir sarežģīti, mīļie cilvēki. Es varbūt jums stāstu, ka Krievijā piegriežas skrūvs. Es jau nezinu, cik ilgi Latvijā skrūvs būs vaļā. Es jau nezinu, cik ilgi būs. Es viņš nevaru garantēt tev, ka tu rītdien varēs brīvi iet uz baznīcu, lielu krustu uzkāras kaklā un bļaustīties, ka tu mīli Jēzu. Es nezinu. Es nezinu, cik ilgi tu varēsi to darīt. Es nezinu. Es nezinu, cik ilgi Latvijā ekonomika turēs. Es nezinu. Es patiešām nezinu. Bet es zinu, ka Dievs ir uzticams. Man reizēm ir bail viņam uzticēties, godvārds. Man liekas, moška nesanāks. Jāpameklē cilvēcīgais resurs. Ne par to ir runa, ka cilvēks nevar cilvēkam palīdzēt. Ir jāpalīdz. Jūs varat prasīt palīdzību viens otram. Bībele saka, lūdziet viens par otru. Bībele saka, rūpēties par savu tuvāko. Bet tad, kad arī tu lūdz šo palīdzību no tuvākā, tev ir jāpaļaujās nevis uz to tuvāko, bet uz Dievu, kurš dod žēlstību. Amen? Jo pat, ja tas tuvākais tev var palīdzēt, Dievs viņam ir devis žēlstību, viņš tev var palīdzēt. Amen? Un mēs bieži vien izvērtējam savus resursus, un mēs sakam, man nekas nesanāks. Cits izvērtē savus resursus un saka, man sanāks. Un viņam nesanāk. Un tas, kurš izvērtē savus resursus un saka, man nekas nesanāks, un nemēģina neko darīt, viņam arī nesanāk. Es jums kaut ko citu pateikšu. Izvērtē savus resursus, bet nepaļaujies uz saviem resursiem. Izvērtē situāciju, kurā tu ieeji, bet nerēķinies ar šo situāciju, nepaļaujies uz situāciju. Paļaujies uz Dievu. Paļaujies uz Dievu. Jo Dievs jau vēro tevi, ka tu ieies šajā situācijā. Viņš jau zina, kāds tu ieies, un viņš zina, kā tevi izvest cauri. Amen. Viņš zina, kā tevi uzturēt bada laikā. Viņš zina, kā tevi barot ar jaunu maizi, kad tev gribās jaunu maizi. Amen. Viņš zina, kā tevi svētīt tad, kad viss tev svētību ņem nost. Amen. Viņš zina, kā vēlnam sadot pa kaklu, jo viņš jau vēlnam ir sadēs pa kaklu. Amen. Skaties, ko es no jums gribu šodien. Es gribu, lai tu pielūdz Dievu. Tā man nav tikai tradīcijas, to entās reizes teicis. Es ticu, ka tad, kad mēs prasām Dievam, Dievs dod atbildes. Es esmu pamanījis, ka tad, kad es Dievam kaut ko lūdzu, lai manī kaut kas mainās, viņš parasti to izdara. Viņš parasti to izdara. Ir reizēm kaut kādas citas fiziskas lietas es lūdzu nenotiek, bet tik reiz, kad es esmu lūdzis, lai manī kaut kas mainās atbilstoši Dievu vārdām, viņš vienmēr ir izdarījis. Vienmēr ir izdarījis. Laikam Dievs tomēr grib man dabūt uz debesīm, ne? Jā! Laikam Dievs tomēr man grib dabūt uz debesīm, amen? Jo materiālais vienalga kaut kur pazudīs, bet tas, ko viņš izdara manī, tas paliek uz mūžību, amen? Amen? Un tāpēc es gribu, lai tu pielūdz Dievu, ka tu zini, ka visu viņš ir radījis, viņš ir varens, viņam nav nekāda ierobežojuma, viņš ir vispēcīgs Dievs. Tu zini, ka tu esi pierādis, ka tev ir apkārt cilvēki, kur var tev palīdzēt kaut kādā veidā. Pat ja tev nav draugu radi, tev ir sistēmas, kur tu pat var iet maizi prasīt sociāliem dienestiem un tā tālāk. Jālgavā ir vietas, kur pat baro cilvēkus. Bet tomēr
par spīti tam, ka tu esi mācīts un pieredzis dzīvē, ka kāds tev centīsies tomēr nedaudz, bet palīdzēt. Saka, debes Tēvs, iemāci mani, palīdzi man, uzticēties Tev. Āmen. Jo skaties, ja tu meklē manu palīdzību, tad tev jāzvana man un jāstāsta, kas tavā dzīvē notiek. Tajā brīdī, kad tu meklē Dievu palīdzību, viņš jau tev runā pa priekšu, kas tev ir vajadzīgs. Viņš jau runā uz priekšu, kas tev ir vajadzīgs. Jo viņš ne tikai zina, kur tu esi, viņš ne tikai zina, kāds tu esi, viņš zina, kas tev nāk priekšā. Āmen. Viņš zina, ko tev dot. Āmen. Viņš ir Dievs, kas var jums dot receptes pa gabalu. Kā saka, pa telefonu. Viņš nav tāds ārsts, kuram jāaptausta, jāapčamda. Viņš jau ir aptaustījis, apčamdījis, jau redzējis, jau zina, kas notiek tavā sirdī. Āmen. Ļaujiet Dievam mūsu ticību pagriezt tā, ka mēs jebkurā situācijā uzticamies Dievam. Āmen. Dzīve mainīsies, sirds mainīsies, attieksme mainīsies. Un skaties, vēl kļūs kādam par svētību. Vēl kļūs kādam par svētību. Varēs stiprināt kādu, kurš nespēja uzticēties Dievam. Jo Dievs ir uzticams. Āmen. Dievs ir uzticams. Āmen. Dievs joprojām ir uzticams Dievs, kurš vēro un grib un ir gatavs tev palīdzēt. Āmen. Varnais Dievs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, kungs. Jēzus Kristus vārdā, mans Tēvs. Kungs, es zinu, ka es te nestāstīju šodien nekādu ķīniešu ābeci, nekādas pārmērīgas sarežģītas lietas, Tēvs. Un es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, mans kungs, Dievs, Tēvs, svētīts tavs vārds, kungs. Kamēr jūs lūdzu Dievs, jums izstāstīšu līdzību no dzīves. Ja jūs kādreiz esat redzējuši vai mēģinājuši iemācīt kādam, teiksim, braukt ar riteni. Man pašam pacietība vienmēr bijusi īsa, bet kas notiek? Jūs uzsēdināt to savu bērnu uz riteņa un jūs kādu brīdi turat to beņķīti un tad jūs skrienat viņam aiz muguras. Un pat tad, kad viņš ir sācis mīt tos pedāļus un jau it kā braukt un tur šūpojas no vienas puses uz otru pusi, ko jūs darat? Jūs vērojat. Jūs vērojat, lai viņš nekrīt. Jūs vērojat, lai steigtos viņam palīgā, ja viņš kritīs. Iedomājies, Dievs, tu spēr jaunus soļus savā dzīvē. Tu mācies uzticēties Dievam, tu mācies darīt kaut ko, ko neesi darījis. Ko dara Dievs? Viņš vēro. Viņš vēro, viņš ir klāt, viņa roka nav pa īsu, viņa roka ir klāt. Un es domāju, ka Dievs tev uzturēs un tu iesi un tu nekritīsi. Tu iesi un tu nekritīsi. Patiešām Dievs dos, ka tie, es tā arī teikšu, tavi eņģeļi, ko Dievs pie tevis ir pielicis, viņi ies un nesīs tevi, ka tu savus kājas pie akmeņiem nepiesidīs. Bet, lai tas tavā dzīvē parādītos, Dievs sagaida, ka viņam pilnībā uzticēsies. Ka viņam pilnībā uzticēsies. Dievs ir uzticams. Debes Tēvs, tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es lūdzu par sevi. Es lūdzu par taviem bērniem, kas šodien klausās, Dievs. Es lūdzu, Tēvs, stiprini manu paļāvību uz tevi, Dievs. Un palīdzi man, Tēvs, patiešām apzināties, ka tu vēro manu dzīvi, ka tava acs ir nomodā. Ne tikai ziņkārības pēc, bet ar mērķi, Dievs. Nevis tikai zināt, bet ar mērķi, mans kungs, Dievs, mani paglābt, mani pasargāt, izliet savu žēlastību, kungs, Dievs, un tad, kad es nonāku sarežģītā situācijā vai pārbaudījumos, grūtībās vai bērās, Dievs, tavs vārds saka, ka tu esi kopā ar mums, Dievs, un tu neienāc, kungs, Dievs, krīzē, tu ej ar mums cauri, ar risinājumu, Dievs. Un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai tavu bērnu sirds, Dievs. Mēs dzīvojam sarežģītā pasaulē, Tēvs. Mēs dzīvojam sarežģītos apstākļos, kungs. Mēs bieži vien nezinām, kāda būs rītdiena, Dievs. Kungs, tu biji vakar, tu esi šodien, tu būsi rīt. Es lūdzu, lai mūsu paļāvība uz tevi ir nelokāma Jēzus Kristus vārdā.